Labdien, es esmu Zanda Arnau, es pārstāvu personāla vadību. Jā, labdien, un man sauc Arturs Lējais, un es, kā mēs to saucam, pārstāvu biznesu, ja citiem vārdiem, ikdienā vadu 250 cilvēku lielu programmētāju komandu. Un mēs šodien jums gribētu pastāstīt, padalīties, es nebaidīšos šī vārda par revolūciju, ko mēs esam veikuši mūsu uzņēmumā, attiecībā uz pieeju, kā mēs uzstādām, vai precīzāk sakot, vairs neuzstādām mērķus mūsu darbiniekiem, mūsu cilvēkiem, un arī par rezultātu novērtēšanu. Cik mēs pārstāvam globālu kompāniju, tad teksts mums aiz muguras būs angliski, bet kā Latvijas filiāles pārstāvi mēs runāsim latviski. Bet pirms mēs sākam, es gribētu pajautāt jums, cik no jums zina, ir dzirdējuši par kompāniju Accenture? Diezgan daudz. Jā, tad ļoti īsi, lai to uzsvērtu to mērogu, un kāpēc saku revolūciju, par to Accenture izmēriem gan globāli, gan Latvijā. Tad Accenture ir viens no vadošajiem IT pakalpojumu uzņēmumiem pasaulē, 60 valstīs, klienti 120 valstīs, cilvēku skaits tuvojās 400,000. Latvijā pirms pāris mēnešiem pārsniedzām 1000 cilvēku slieksni. Un mūsu vīzija, kas ir ļoti svarīga arī, kā iepriekšējā runātāja minēja, ir caur inovācijām uzlabot to, kā pasaule darbojas, kā mēs dzīvojam un kā mēs strādājam. Un mēs apzināmies, un par laimi jāsaka, apzināmies no pašas kompānijas augšas līdz apakšai to, ka tikai caur cilvēkiem mēs varam šo vīziju sasniegt. Un tādēļ arī viens no mūsu ikdienas tādiem uzdevumiem, par ko mēs domājam, ir kā mēs varam uzlabot mūsu darbinieku ikdienas darbu un dzīvi. Un šajā kontekstā un arī kontekstā ar cilvēku faktoru ir vērts arī vēl pieminēt, ka globālajā kompānijas Forbes pētījumā Accenture ieņems 88. vietu kā iekārojamāko darba devēju sarakstā, un Latvijā CV Market aptaujā mēs esam ieņēmuši 12. vietu. Nu jā, un kā tad mēs varam sasniegt to lielisko darbu izpildi? Kā mēs varam būt pēc iespējas veiksmīgāki savā ikdienā, lai mēs tā teikt dzīvotu un strādātu arvien labāk. To mēs visi zinām, vai ne? Ka mums ir jāzina, kas no mums tiek gaidīts, jāzina, kas ir gaidīts no mūsu komandas, jāzina, kā mēs šobrīd strādājam, vai ne? Un jāzina, kas mums jādara, lai mēs attīstītos, vai ne? Un kā to visu salikt kopā? Un tas patiesībā ir ārkārtīgi būtiski tā pulksteņa kontekstā, jo tad šī paudze nav, kā mēs saucam, Z vai Z vai V paudze. Tas, ko es par viņiem zinu, un tas, ar ko man asociējās, es viņus saucu par tādu brīvdomātāju paudzi. Jo viņu lielākā vērtība ir brīvība. Kur es strādāju, ko es daru? Kas ir tie cilvēki, ar kuriem es katru dienu satiekos? Es gribu to noteikt. Nu, lūk, un tad tā brīvība, tas ir mūsu jaunais process. Šis performance achievement nosaukums, un tas nozīmē to, ka no darbinieku darba izpildes vadīšanas mēs esam aizgājuši uz darbinieku darba izpildes sasniegšanu. Un kā tas notiek? Mēs sākam ar to, ka mēs izejam cauri tādam savu stipro pušu vērtējumam. Proti, es zinu, kas man padodas vislabāk, ko es daru vislabāk. Līdz ar ko, zinot kas no manis tiek gaidīts, es varu savu ikdienu balstīt uz to, kas man padodas. Es zinu, kas no manis ir sagaidīts, piemēram, ievies šo jauno procesu, bet to, kā es to ieviesīšu, es pasaku pati. Tas nozīmē, ka ikdienas prioritātes es nosaku pati, balstoties uz to, kas man padodas. Vai tas nozīmē, ka es daru, ko es gribu, vai tas bišķi neiet kopā ar to, ko teica Vita, ka es stipri laižu pa kreisi katru dienu? Iespējams. Mana komanda arī tāpatās, jo mēs esam uztaisījuši kopējo šo stipro pušu analīzi, mēs varam izdomāt ar Artūru, piemēram, mums kaut kas ir jāizdara, Artūram padodas viena lieta, man otra, mēs sarunājam. Kā mēs sadalīsim tos pienākumus, vienojamies. Mēs daram to, ko mēs gribam.
Un, protams, ka ir svarīgi, kas man jāsasniedz, lai es darītu to darbu vēl labāk, līdz ar ko es nepārtraukti nebaidos šo vārdu tusēju, jo man ir nepārtraukti sarunas. Un es tiešām nebaidos šo vārdu tusēju, jo tas nenozīmē, ka mēs tagad uztaisam mītiņu, apsēžamies un izrunājam, kā tad man iet un kā dzīvot tālāk. Es satieku Arturu pie kafijas aparāta un saku, klausies, kā tev liekas, kā mums tur izdevās tā iepriekšējā lieta, labi vai slikti, mums kaut kas jāpamaina, ja? Un tādā veidā mēs visu laiku par to sarunājamies. Es visu laiku zinu, kas notiek, es visu laiku mēģinu kaut ko uzlabot, kaut ko pamainīt, un es daru to, ko es gribu. Un Arturs sākumā teica par šo revolūciju, vai ne? Artur, kāda ir tava pirmā, teiksim tā, vislielākais pārsteigums saistībā ar šo revolūciju? Man liekas, varbūt ne gluži pārsteigums, bet tas iespējas lielākais, kas man bija, un kam es sākumā pat līdz galam neticēju, ja godīgi, bet kas tiešām darbojās, ir tiešām tā brīvība, kā tu minēji, ko mēs dodam, nevienas puses mēs dodam cilvēkiem, definējot, nosakot, kas ir viņa prioritātes, ko viņi paši vēlas sasniegt, un no otras puses arī tā brīvība, ko mēs dodam tiešiem vadītājiem, zemākā līmeņa vadītājiem, vērtējot šos rezultātus, šos sasniegumus, un beigās arī nosakot tādas lietas kā atalgojums, paaugstinājums amatā, prēmija, respektīvi iedodot viņam, tam vadītājam, budžetu un sakot, tu zini vislabāk savu komandu, tu zini, kā ar šo budžetu rīkoties vislabāk. Kā no tavas puses? Mans pārsteigums tiešām bija tāds ļoti privāts un personisks. Kad liku iekšā savas prioritātes, es automātiski viņus saliku šajā tūlī un automātiski tā kā izvēlējos. Mans vadītājs redz viņus, mans tur krustāvs, vai mēs viņus pa karjeru kanceleriem saucam. Un tad es sāku domāt, kāpēc man neļaut, kāpēc man ir kaut kas slēpjams, ko es daru? Man ir kaut kas slēpjams no maniem darbiniekiem. Un šobrīd visi mani 1000 pāri darbinieki var redzēt, kādas ir manas prioritātes, ar ko es tad galā nodarbojos un kā man veicās ar tām manām prioritātēm, jo viņi visi to var izlasīt. Un vai ir vispār iespējams šo brīvību ielikt kaut kādā procesā? Jo tomēr mums ir 1000 darbinieki vai daudz vairāk mūsu lielajā organizācijā. Mēs esam mēģinājuši. Kā tātad visu šo brīvības daļu, kas ir manas prioritātes, kā man iet, ko pa mani citi runā, es esmu atbildīga, ka es to visu salieku kopā. Es aprunājos ar saviem vadītājiem, aprunājies ar saviem savā ziņā klientiem, jo es tā teikt piegādāju servisu arī Artūra nodaļai. Palūdzu, vai viņš man nevar kaut ko tur uzrakstīt. Es aprunājos ar savu karjeru kanceleru, es aprunājos ar mentoru, un viņi visi man saliek visu iekšā tātad lietas, ar kurām es pati lepojos, kuras man ir gājušas labi, kuras varbūt nav gājušas tik labi. Un tad, kad Artūrs aiziet uz sarunu par saviem darbiniekiem, par saviem 200 plus darbiniekiem, viņam ir līdzi viņa grupu vadītāji, karjeru kanceleri, mentori, viņi visu to informāciju redz, un viņi var nolemt, Zana, tu esi šausmīgi labi šogad pastrādājusi, mēs domājam, ka tu esi gatava, lai tev paaugstinātu amatā. Un es saņēmu savās, teiksim, savu nevis kā vērtējumu, labi, slikti un kaut kā tā, bet es saņemu, Zanda, tu esi lieliski pastrādājis. Tu esi nopelnījis paaugstinājumu, vai Zanda, tu zini, tu esi labi strādājis, bet tev mazliet vajadzētu nofokusēties uz citām lietām. Un tas nozīmē, ka es saprotu, kas man ir jādara un kur es varu iet tālāk, vai ne? Un, protams, ka tas ir sastaistīts arī ar kaut kādām naudas lietām. Un tā ir mūsu tāda īsā mape. Mēs jau par to runājam, par visām lietām. Es tikai īsti gribēju parunāt par to rīku, ja tā var teikt. Es to saucu par Facebook privāto profilu. Jo es tur varu šērot visu, ko es gribu. Tā skaitā es varu ielikt savus privātās prioritātes. Piemēram, es gribu noskriet maratonu vai pusmaratonu, un es ielieku visas prioritātes, kā es plānoju to sasniegt un kā man veicās. Jā, un runājot par prioritātēm, tas ir kaut kas, ko es mazliet gribu pieskarties vēl tuvāk, jo es teicu iepriekš, ka mēs neuzstādām, nedefinējam vairs darbiniekiem mērķus. Tas ir kaut kas, kas notika iepriekšējā sistēmā, kad no augšas uz leju tika definēti mērķi, katrs cilvēks saņēma regulāru uzstādījumu, kas jāsasniedz. Mēs atgriezām šo sistēmu kājām gaisā. Mēs pateicām, ka katrs darbinieks pats sev definē prioritātes, ko viņš vēlās sasniegt savā ikdienas darbā, ilgākā vai īsākā periodā. Protams, ka prioritātēm jābūt saskaņotam ar uzņēmumu prioritātām, uzņēmumu mērķiem, tāpēc arī ir šis caurspīdīgums, par ko Zanda minēja. Prioritātes tiek definētas
tā teikt, no augšas uz leju. Vispirms augstākā vadība nodefinē savas prioritātes, tad attiecīgi nākamie līmeņi organizācijā redz šīs prioritātes un var definēt savas. Bet kas ir svarīgi, ka tas nav, teiksim, automātiski pārnešana, tas, kas ir mana vadītāja prioritāte, tā ir manējā prioritāte. Katram iespēja interpretēt un atbilstoši savām dzīves situācijām, savām ambīcijām. Vienam cilvēkam ir svarīgāka varbūt karjeras izaugsme, citam cilvēkam varbūt ir svarīgāka konkrētā dzīves posmā ģimene un iespēja aiziet no darba 6:00. Ja? Un tā ir tā brīvība, kas tiek dota katram definēt, ko tad viņš vēlas sasniegt. Un tad arī man kā vadītājam tas patiesībā ir milzīgs pluss, jo es nedzenos pakaļ cilvēkam un nemēģinu panākt no viņa kaut ko, ko viņš patiesībā nevēlas darīt. Ja? Es redzu, kuram ir mērķis tiešām pēc iespējas ātrāk attīstīt karjeru un kurš ir gatavs uzņemties vairāk un kurš saka, es labāk šajā brīdī labāk vēlos darīt to, kas no manis tiek minimāli prasīts vai ikdienā prasīts, bet vairāk kaut kāds papildus uzdevums šobrīd neesmu gatavs uzņemt. Protams, tad, kad mēs vērtējam rezultātus, no tā mēs arī neizbēgam. Mēs vērtējam rezultātus pret uzņēmumu mērķiem, pret uzņēmumu prioritātēm. Ja, ar to arī katram jāreikinās, definējot savus mērķus. Un, protams, mēs vērtējam rezultātus, arī skatāmies, kurš ir sasniedzis vairāk un kuram ir veicies vairāk. Tad, kas mums ir izdevies šajā procesā? Kā es teicu, mēs šo revolūciju esam veikuši pēdējā gada laikā. Un, tas lielākais ieguvums visiem darbiniekiem ir tā brīvība, kas ir minēta jau šeit vairāk, un arī atbildība. Katrs uzņemās atbildību par savu attīstību, par savu karjeru. Ja. Otrais, ko es arī jau minēju, tā ir tā autoritāte, kas tiek dota tiešiem vadītājiem. Bet līdz ar šo autoritāti nāk arī atbildība, jo tajā brīdī, kad es kā vadītājs pieņemu kaut kādu lēmumu par savu darbinieku, es arī esmu atbildīgs šo lēmumu izskaidrot viņam. Es nevaru norakstīt to uz kādu tur augšā, kurš kaut ko izlēma, un es tur neko nevarēju darīt. No otras puses, tas arī nodrošina to, ka katrs darbinieks saņem atbilstošāku, precīzāku atgrieznisko saiti tieši kopā ar šo rezultātu un novērtējumu. Un par caurspīdīgumu, to, ka katrs var redzēt cita prioritātes, un līdz ar to tas uzlabo sadarbību organizācijā, par to mēs arī jau minējām. Protams, ne viss ir rozā, ir arī izaicinājumi bijuši. Komunikācija, man liekas, varētu tur nevis 3 reizes rakstīt, bet 100 reizes un caur visam slaidam. Tas, es domāju, visiem skaidrs. Bet mūsu gadījumā varbūt arī tā komunikācija bija mazliet specifiskāka, jo ļoti lielā mērā bija jāmaina cilvēku domāšana. Jo pirmo reizi, kad mēs lūdzām cilvēkus nodefinēt savas prioritātes, daudz no viņiem bija apmulsuši un prasīja, ko man te darīt, kas man jāraksta. Iedodiet kaut kādas vadlīnijas. Ja? Un vēl joprojām arī tagad ir cilvēki, kas saka, ka agrāk bija vieglāk dzīvot, ka kāds atnāca, pateica, kur tavu uzdevumu. Vispirms gada sākumā, gada beigās ielika atzīmi, pateica tur 5 vai 4 vai 7 atkarībā no to baļu skaita. Un dzīve bija vieglāk. Ja? Un tas, varbūt tas lielākais jautājums, pat neapgalvojums, kā te ir rakstīts, ir joprojām, uz ko es sev meklēju atbildi, vai mēs sasniegsim to brīdi, kad visi cilvēki būs gatavi uzņemties atbildību par savu karjeru, vai tomēr paliks cilvēki, kuri teiks, es pacels rokas un pateiks, ne, es darīšu to, ko jūs man liksiet, nesarežģiet man dzīvi, neprasiet man izdomāt pašam, ko man jādara, ko es gribu sasniegt. Un, nākamie soļi, protams, tas ir tāds bezgalīgs process, pie kā mēs nevienā brīdī nevaram apstāties un teikt, ka mēs esam sasnieguši rezultātu. Es gribētu uzsvērt 2 lietas, manuprāt, no vienas puses vērtīgākās, svarīgākās, no otras puses arī sarežģītākās. Zanda minēja to rīku, kas mums arī ir ieviests organizācijā. Un, tur ir pāris tādas ļoti spēcīgas funkcionalitātes, ko mēs vēl mācāmies izmantot. Viens ir darbinieku spēcīgo pušu novērtējums. Respektīvi, katrs vadītājs var izveidot savu komandu, un tās komandas var būt dažādas. Tās var būt projektu komandas, tās var būt organizācijas komandas, to var brīvi darīt. Un, attiecīgi, katrs darbinieks aizpildot arī tādu aptauju,
iegūst atskaiti par savām stiprajām pusēm, un komandas vadītājs iegūst atskaiti par visiem darbiniekiem. Un atgriežoties pie tā gribu, negribu, patiesībā vadītājs jau redz, ka ar šo vienu uzdevumu patiesībā vislabāk dot vienam cilvēkam un otru uzdevumu citam cilvēkam, nevis, teiksim, kuram pagadījās, kuram šodien nāca prātā. Jo. Tas ir viens, kas mums jāiemācās izmantot, strādājot komandās. Un otrs, arī šeit jau tika iepriekš minēts, tas Gallup darbinieku apmierinātības aptauja, tie 12 jautājumi, arī šo, jebkurš vadītājs, jebkurā brīdī var izsūtīt aptauju darbiniekiem, saņemt rezultātu, saprast, kāda ir situācija komandā, un tad attiecīgi savā komandu pārunāt, saprast, kāpēc varbūt noskaņojums kaut kādā brīdī iet uz leju, savukārt, ja iet uz augšu, tad kas to ir ietekmējis un kā to noturēt. Tas ir viens tāds svarīgs nākamais solis. Otrs svarīgais solis ir tie karjeras konsultanti, padomnieki, jeb krustēvi, kā Zanda minēja. Tas ir kaut kas, kas Accenturā ir katram darbiniekam ir piestiprināts kolēģis, kas nav viņa vadītājs, kas ir pieredzējušāks kolēģis, kā karjeras konsultants, pie kā var griezties. Kaut vai situācijā, ja ir kaut kādas domstarpības ar vadītāju, aiziet pakonsultēties, kā šo risinājumu, kā šo situāciju risināt. Un arī attiecībā uz karjeru, ja teiksim, liekas, ka gribās, lai karjera attīstās ātrāk, tad var pakonsultēties, ko kolēģis ir darījis un kā konkrētā situācijā rīkoties. Tas ir tas mehānisms, kas mums ir, bet to noteikti vēl var uzlabot. Atgriežoties pie iepriekšējās, ko es minēju, arī, ka ne visi cilvēki ir gatavi uzņemties atbildību par savu karjeru, tad tieši šie karjeras konsultanti ir tas, ko noteikti mēs varam un gribam izmantot vēl efektīvāk. Jā, paldies, un kā teica Rainis, pastāvēs, kas mainīsies. Paldies jums! Paldies! Lai sveicās!